iepriekš mēs esam mācījušies par to, ka ir dabiskās kodolreakcijas. Un tās bija 3 veidi - alfa, beta, gamma sabrukšana. Kā mēs viņus rakstījām, ka mums ir atomu kodols, kurš sabrūk, izstaro alfa starojumu un rodas vēl kaut kāds atomu kodols, kas tad paliek pāri no šī te, ja mēs, piemēram, noņemam šos 2 protonus, 2 neitronus. Un pagājušajā nedēļā es jums stāstīju, ka ir šīs dabiskās kodola reakcijas, bet ir arī mākslīgās kodola reakcijas, kuras, piemēram, izmanto, lai iegūtu radioaktīvus izotopus, kurus tad pēc tam pielieto medicīnā, kā jums pagājušajā nedēļā stāstīja Katrīna. Un tad šodienas tas uzdevums ir saprast, kas tad ir šīs mākslīgās kodola reakcijas, ar ko viņas atšķiras no dabiskajām, kā var tādas izraisīt, kādiem mērķiem tad izmanto, un tad vairāk tieši par vienu no šiem te pielietojumiem par atomelektrostacijām, jo otru pielietojumu, piemēram, medicīnā, kas ir, to jūs jau pagājušajā nedēļā dzirdējāt, un arī tad par atomelektrostacijām vēl viens tāds jautājums ir par šo te Černobiļu, jo skaidrs, ka tas ir tāds, ko visi ir dzirdējuši, līdz ar to es arī esmu iekļāvuši šīs nedēļas sasniedzamajos rezultātos. Un par Černobiļu, ja jūs noskatījāties to seriālu, ko es jums ieteicu, tad jums jau ir skaidrs, kas tur notiks un kādas tam bija sekas. Ja jūs neesat redzējuši vai jūs, piemēram, jau noskatījāties pirms gada un īsti neatceraties, kas tur īsti bija, tad es jums iesaku šajā nedēļā noskatīties dokumentālo filmu. Saiti esmu ievietojusi Eduspējas, un lai jūs varētu uz šo te jautājumu atbildēt, jo šo tātad es šobrīd nestāstīšu. Un sāksim tātad ar šo te pirmo un otro, ar ko mākslīgās kodola reakcijas atšķiras no dabiskajām un kā tās var izraisīt. Tad pēc nosaukuma mākslīgās, tas nozīmē, ka mēs tās izraisam. Tā arī ir tā atšķirība, ka tādas dabiskās kodola reakcijas notiek pašas no sevis. Mums ir šāds te izotops, kurš sabrūk, mēs viņu atrodam iežos un, pieņemsim, tur attīram un dabūjam tādu šādu vielu, kas sabrūk. Un mākslīgās kodola reakcijas no otras puses ir tādas, kuras mēs kaut kādā veidā izraisam. Un kā tad tās var izraisīt? Tās var izraisīt, bombardējot atomu kodolu ar daļiņām. Un ar kādām daļiņām mēs varētu bombardēt, lai rastos šīs kodola reakcijas, ar tādām, kas ir atomu kodolā un kas tad tur varētu izjaukt kaut kādu tur to līdzsvaru, kas tur ir. Piemēram, ja mēs zinām, ka atomu kodolā ir protoni un neitroni, tas nozīmē, ka tās arī ir tās mūsu iespējas. Mēs varam ar protoniem, mēs varam ar neitroniem bombardēt, un mēs varam arī ar alfa daļiņām. Tad atceramies, ka alfa daļiņas tie bija hēlija atomu kodoli, kas ir 2 protoni, 2 neitroni, līdz ar to tad arī tur ir tie protoni un neitroni. Un tad, kad mēs šo te atomu kodolu bombardējam ar šīm te daļiņām, var notikt kodola reakcija, kuras rezultātā rodas cits elements. Tātad atceramies arī šo, ka tā principiāla atšķirības starp kodola fiziku un ķīmiju bija tā, ka mums šeit vienā vienādojuma pusē ir viens elements, un otrā pusē mums ir radies cits elements. Kā redzams, pirmā kodola reakcija mākslīgi izraisītā bija 20. gadsimta 20. gados. Tātad šo te mēs zinām salīdzinoši nesen, arī pieņemsim salīdzinot ar ķīmiskām reakcijām, jo, lai šīs te reakcijas notiktu, mums, pieņemsim, ja mēs izmantojam alfa daļiņas vai ja mēs izmantojam protonus, mums viņus vajag ar lielu enerģiju. Kā to lielo enerģiju iegūt? To lielo enerģiju var iegūt, ja šīs te daļiņas pātrina, un tāpēc ir nepieciešama pātrinātāja. Tad šeit vēl viens piemērs šoreiz, ja mēs apstarojam litiju ar protoniem, tad šis te litijs sašķiļās 2 daļās. Un šeit bildē jūs redzat pātrinātāju, var kodols bombardēt ar šīm te alfa daļiņām, var ar protoniem, un kā es teicu, vēl viens variants ir arī šīs te neitronu kodola reakcijas. Un ar neitroniem ir interesanti tas, ka nevienmēr šiem te neitroniem vajag šo te augsto enerģiju. Kāpēc protoniem un šīm te alfa daļiņām vajag augsto enerģiju? Jo kodols ir pozitīvs, protons vai alfa daļiņa, tie arī ir pozitīvi. Un ja mēs viņus mēģinām tagad trāpīt ar viņiem pa kodolu, tad ir jāpārvar šis te kulona atgrūšanās spēks, jo tāda 2 pozitīvas daļiņas atgrūdīsies. Ja mēs izmantojam neitronus, tad neitroniem nav lādiņa, līdz ar to šis kulona
atgrūšanās spēks nav jāpārvar, un šīs te kodola reakcijas ir izraisīt vieglāk. Un atkal šeit ir viens piemērs, ka mums ir slāpeklis, tiek bombardēts ar neitroniem, rezultātā rodas ogleklis. Tajās, ko es jums tagad rādīju, ir visā šī situācija, ka mums šie elementi, kas bija sākumā un kas atrodas blakus periodiskajā tabulā. Un arī tāds dabiskās kodola reakcijas, ko mēs skatījāmies, bija tādas, ka arī tur ļoti tuvu atrodas šie te elementi periodiskajā tabulā pirms un pēc sabrukšanas. Bet ir arī situācijas, kad mums izotops tā kā sadalās gandrīz uz pusēm. Un tas notiek, piemēram, ja urāna 235. izotopu bombardē ar neitronu. Apskatīsim animāciju. Tad mums ir urāna 235. izotops, un mēs trāpam pa viņu ar neitronu. Ko jūs redzējāt? Tātad paskatāmies vēlreiz. Tad, kad tas neitrons pievienojas, tas kļūst par 236. izotopu, un šis 236. izotops nav stabils, un tas sadalās praktiski uz pusēm. Kas tur rodas? Tur var rasties dažādi šie te elementi, bet viens piemērs ir, ka, pieņemsim, rodas bārijas, rodas kriptons, un vēl rodas 3 neitroni. Šeit tas ir uzrakstīts kā kodola reakcijas vienādojums, tātad 235. urāns tiek apstarots ar neitroniem, rodas tāds starpprodukts, tātad 236. urāns, kas ir radioaktīvs un kurš tātad ātri sabrūk, un rezultātā tātad rodas bārijas, kriptons, neitroni 3 un arī daudz enerģijas. Un šo kodola reakciju izmanto praktiski atomelektrostacijās. Kā tas notiek, atkal apskatīsimies simulāciju. Šoreiz mums ir diezgan daudz urāna 235. izotopu kodolu, un atkal darīsim tāpat kā iepriekš, bet ko jūs redzat, kas šeit notikās? Šo te sauc par ķēdes reakciju. Pamēģinam vēlreiz. Kāpēc šāda ķēdes reakcija radās? Jo tātad mēs to pirmajam trāpījām ar neitronu, tas sadalījās, rezultātā radās 3 citi neitroni, kas atkal trāpīja kādam citam no šiem te atomu kodoliem, kas atkal sabruka, radās atkal 3 neitroni, atkal trāpīja citiem, un rezultātā mums palika tikai viens no visiem tiem daudziem. Un šādu ķēdes reakciju izmanto atomelektrostacijās, lai mēs iegūtu enerģiju. Bet kam šeit būtu jāpievērš, protams, uzmanība, ir, ka ja tas notiktu tādā veidā, kā mēs tikko skatījāmies, tad īstenībā, kas rastos, rezultātā rastos sprādziens. Tas, ko mēs gribētu atomelektrostacijās, ir, ka mums viens neitrons izraisa sabrukšanu, un pēc tam atkal viens izraisa, ka tas viss notiek tā kontrolējami. Un, jeb to sauc par vadāmu ķēdes reakciju, un šī tātad mums nav vadāma ķēdes reakcija. Un, lai šo te reakciju padarītu par vadām, tad tas, ko mēs darām, principā mums vajadzētu šos te, tos citu, kuriem mums ir, pieņemsim, rodas vairāk neitronu, tad mums vajadzētu tos pārējos neitronus tā kā noneutralizēt, lai viņi neizraisa nākamo. Tātad, ko mums vajadzētu? Mums viņus vajadzētu kaut kur absorbēt, un tāpēc atomelektrostacijās ir vadības stieņi, kas tad absorbē šos te liekos neitronus un šo te procesu padara vadāmu. Un atkal, ja mēs gribam pātrināt šo radioaktīvo sabrukšanu, tad mēs tos stieņus tā kā ņemam ārā, un ja mēs gribam palielināt visu šo procesu, tad mēs liekam viņus iekšā. Vēl kas ir svarīgi, ka tad, kad rodas šie te neitroni, tad viņiem ir īstenībā diezgan liela enerģija. Šie neitroni nedrīkst būt nemaz tik ātri, jo ciādāk šī te reakcija nenotiks. Un tāpēc mums vajag šos te neitronu, kas rodas, palielināt, un to tātad atomelektrostacijās panāk izmantojot palielinātājs, kas, piemēram, ir ūdens. Un, lai šiem neitroniem nebūtu tik liela šī enerģija, un viņi varētu izraisīt nākamajā urāna kodolā, ko viņi sastopas savā ceļā, šo te reakciju. Kas vēl ir par šo te radioaktīvo sabrukšanu, kas notiek atomelektrostacijās, jāzina, ka dabā mums 99% no tā, ja mēs paņemsim kaut kādu
urāna rūdu, tad 99% no viņas būs urāna 238 izotops. Un šajā gadījumā, ja urāna 238 izotopu apšauda ar neitroniem, nenotiek nekāds šis process tāds, lai rezultātā mums rastos ķēdes reakcija. Līdz ar to šis mums neder. Tātad mums der tikai 235. izotops, bet dabā, ja mēs viņu skatīsimies, tad tā proporcija būs tāda, ka šis 235. būs tikai mazāk kā procents no visa šī, ko mēs atradīsim urāna rūdu. Un tāpēc mums viņu vajadzētu bagātināt, lai mums kaut kāda ķēdes reakcija notiktu. Lai izmantotu atomelektrostacijās šo kodola degvielu, tad mums nevajag, lai viņi visi būtu urāna 235. Nav tā, ka mums ir jāatlasa tikai tie, bet mums vajadzētu, lai vismaz kādi 4 līdz 7% būtu. Un šeit mēs redzam schēmu, kā tas varētu izskatīties kodolreaktorā. Tātad mums ir šeit, šie ir tātad kodola degvielas stieņi, kur ir šie 235. izotopu kodoli, ir arī, protams, šie 239. Mums ir neitronu palielinātājs, kas tātad šajā gadījumā ir ūdens, tātad, kas mums notiks, mums tātad notiek kodola dalīšanās, rezultātā rodas neitrons, tas iet cauri palielinātājam, un viņa enerģija samazinās šim neitronam, un tad, kad viņš trāpīs nākamajam urāna kodolam, tad atkal varēs notikt sabrukšana, kā rezultātā atkal radīsies neitroni, kur atkal tad pēc tam varēs tikt palielināti. Bet, kas ir svarīgi, mēs negribam šādu situāciju, ka no viena atoma kodola mums rodas 3 neitroni, un visi tie 3 neitroni atkal trāpa kādam citiem urāna atomu kodoliem, un rezultātā mums tas process paliek nekontrolējams, tāpēc ir šie vadības stieņi, kura tad šos liekos neitronus var absorbēt, lai viss šis process būtu kontrolējams. Tagad apskatīsimies, kā tas izskatās viss kopumā atomelektrostacijā. Tātad enerģijas ražošanai izmanto urāna kodolus, un tātad viņus vispirms viņi tiek bagātināti, lai būtu pietiekami daudz šī tā īstā izotopa urāna 235. Tad tālāk tiek izveidoti kodoldegvielas stieņi. Šie atomelektrostacijās tie kodoldegvielas stieņi, ko viņi dara, principā tā doma ir tāda, ka šajā sabrukšanā rodas siltums, un šis siltums tiek novadīts tālāk lai iztvaicētu ūdeni, un šis ūdens tvaiks griež turbīnas, kas tālāk ir savienots ar ģeneratoru, un ģenerators tātad ražo elektroenerģiju, kas tālāk tiek nogādāta patērētājiem. Vienkāršotā variantā izskatās schēma, kā tiek ražota elektroenerģija atomelektrostacijās. Tas, ko es gribētu, lai jūs tālāk darat, jums ir savās kladēs jāuzraksta konspekts par kodolreaktoru darbības principiem. Lai šo konspektu būtu vieglāk uzrakstīt, šeit ir jautājumi, uz kuriem jūs konspektā būtu jābūt atbildēm. Nav nepieciešamības rakstīt ļoti gari, pietiek ar īsām atbildēm, bet, lai mums pašiem ir skaidrs, kāda šī atbilde ir. Es domāju, ka uz lielāko daļu no šiem jautājumiem jūs varat atbildēt arī pēc tā īsā stāsta, ko jūs tikko dzirdējāt no manis, bet, lai jums būtu vieglāk, tad es jums iesaku izmantot fizmikas materiālu, un arī kodolreaktoru uzbūves schēmu. Šeit ir saite uz fizmikas par kodolreakcijām, un šeit ir kodolreaktoru uzbūves un darbības schēma. Šos divus materiālus izpētiet un atbildiet uz prezentācijā norādītajiem jautājumiem. Fizmikas sadaļā jums ir 3 soļi šeit, bet tie, kas mums attiecas uz kodola dalīšanos, tie ir šie pirmie 2 soļi. Pirmajā solīte beigās ir arī pieminēts, ka ir pretējs process, ka var arī būt kodola sintēze, bet šis mums šobrīd neinteresē, jūs vienkārši varat apskatīties, ka tāda iespējamība arī ir.
Un otrajā solī ir detalizētāk par tātad atomelektrostaciju darbības principiem, tātad šo noteikti apskatieties. Un trešo soli jūs šobrīd varat arī neskatīties. Tātad tas ir par kodolsintēzi, to mēs paskatīsimies nākamajā nedēļā. Un otrs materiāls par kodolreaktoru uzbūvu un darbību izskatās šāds. Šo arī apskatiet, izpētat, tas ir tas, ko es arī jums tikko stāstīju, bet varbūt šeit tā kā detalizētāk uzrakstīts kaut kādas lietas. Šīs divas lietas, tātad fizmiks un kodolreaktoru uzbūves schēma, tos vajadzētu noteikti apskatīties, lai atbildētu uz šiem te jautājumiem. Ja jums šis temats ir ieinteresējis un jūs gribat vairāk par to palasīt, tad es jums esmu ielikusi arī konspektu par kodolreakcijām, kas ir no RTU materiāliem. Un, protams, arī mācību grāmatā par šo tēmu ir aprakstīts. Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, es arī iesaku jums sadarboties savā starpā. Droši varat salīdzināt atbildes, varat sadalīt tos jautājumus, kurš uz kuriem meklē atbildes. Tā kā tas noteikti ir ne tikai atļauts, bet pat vēlams. Un tad, kad šie jautājumi jums ir atbildēti, tad tālāk tas, ko es vēl gribētu, lai jūs šonadēļ noskatīties dokumentālo filmu par Černobiļas avāriju. Tā ir mazliet vairāk kā 40 minūtes, līdz ar to skatieties, kurā brīdī jūs to varat izdarīt. Un vēl, protams, šonadēļ ir arī tests. Un šajā testā tie jautājumi, kas tur ir, tur principā par Černobiļas avāriju ir tikai 2 jautājumi, kurā gadā notika un kurā valstī atrodas Černobiļa. Es domāju, ka uz šiem jautājumiem jūs jau zinat atbildes. Ja nē, tad varat paskatīties šos te faktus, lai varētu testā atbildēt.